Sākumā Nikolais vēlējies izveidot miniatūru brālīgo Padomju Republiku Saeimu ar atbilstošiem simboliem. Iecerēja, ka zemes gabals esot izrādījies par mazu, kad arī Baltijas valstīm platības nav pieticis ķēries pie Latvijas kontūras izveides. Это видимо. Во дворе там вот 3 домика стоят, жена моя водгалка, поэтому до ее праздник, ну, правда, не доделаны еще, ну. Здесь это уже Юрмала, gadīju. Visa Latvija ir ietilpināta 25 hektāros un darba vēl daudz, taču viss šeit tiek būvēts ar noteiktu domu, arī Trojas zirgs. В 90-х годах референдум был отделиться от Советского Союза, и Народный фронт обещал принять нулевой вариант. А я сегодня без гражданства, поэтому хитростью взял, ну я с юмором отношусь к этому. Zirga iekšēnē būs istabiņa, bet apakšdaļa rotās pilnībā funkcionējošs vīrišķības orgāns. Materiāliem tiek izmantot dažādi metālūžņi, kurus citi met laukā. Kamēr Latvija vēl tiek būvēta, tikmēr otrus ceļam jau vairākus gadus ir pirkts komplekss ar dažādiem eklektikas elementiem un būdiņu uz vistas kājas, kur rotē ap savu asi. Mehānismu šajā vietā ir gan daudz arī pašā būdiņā, kurā bērns gan nelaiž iekšā. Šo vietu ir iecienījušas augstākā kaluma Krievijas estrādes zvaigznes, no kurām arī tiek smeltas idejas. Очень много гостей бывает, каждый что-то капризничает, кому-то что-то не нравится. Ну, делаем. Kamēr dārzkopības saimniecības Rūķīšu teritorijā esošā izklaides vieta ir gan piezemēta, pašā Rīgas centrā ir novietota ceļamkranta, lai paceltu cilvēkus virs Rīgas jumtiem. Maksimālais augstums, ko drīkst pacelt, ir 50 metri, bet Rīgā mēs ceļamies 40 metri drošības apsvērumu dēļ. Jo drošība ir absolūti pirmajā vietā. Kad cilvēki ir piestiprināti pie krēsliem, vēja plūsmu pavadīt ceļamies debesīs. Dinner in the Sky koncepcija ir radusies Beļģijā, bet tagad šī izklaides iekārta apceļot dažādas valstis. Es atrodos aptuveni 40 metru augstumā virs jūras līmeņa. Šoreiz gan mērķis nav apskatīt lielisko Vecrīgas panorāmu, bet paēst vakariņas. Virs Rīgas jumtiem cilvēkiem ir iespēja izbaudīt 20 minūšu šampaniešu glāzi, 40 minūšu pusdienas vai stundu ilgas vakariņas ar šefpavāru visiem pa vidu. Man īstenībā bija bailes. Apmēram es varu salīdzināt to ar to, kad man sieva pirmo bērnu dzemdē. Un tad es domāju, vai es kā vecs to varēšu izturēt vai nē. Vēja ir tik liela, ka mums reāli ir pa brīdim kaut kas lido pa gaisu, bet tas ir forši, man liekas, vai ne? Tas ir tāds, iedomājies, ka viesis pirmo reizi var dabūt salātu lapa seju un neko neteikt vispār. Vienkārši priecājās un smaida. Neskatoties uz to, ka bijusī klinšu kāpē ir, adrenalīns. Otrais, kad jau aprot 15 minūtes, tad ir tiešām sāks ēdienu baudīšanu. Nebūtu vējš, nebūtu atzis, viss būtu vislabāk, bet, protams, Elmārs ir mākslinieks, un tas ir ļoti labs, un teiksim, ēst virs Rīgas, kaut kas fantastisks. Sajūtas ir ļoti ekstremāls, ir sevišķi, kad pūš tāds vējiņš drusciņi, bet ēdiens ir vienkārši ekscelents, sevišķi tādu pavāra izpildījumā. Mēs jūtamies tiešām lieliski. Iespēja izbaudīt vienu no ekstremālākajām ēdienreizēm savā mūžā būs tikai līdz 18. jūnijam. Ēriks Palkonieks, Rolands Polītis, Bestabu.